Ja man ir tā iespēja pateikt 3 lietas, ko es ieteiktu latviešiem izmēģināt Gruzijā, tad pirmām kārtām tas ir ēdiens, un es gribu īpaši izcelt svaigos augļus, dārzeņus un ogas Gruzijā, kuri ir pieejami tirgos uz ielām gandrīz visu gadu garumā. Ja, tātad tomātus un gurķus cilvēki audzē ziemu un vasaru. Ja, viņi tiešām garšo tā, kā mums bērnībā garšo. Ja, teiksim, pirms sāka plūst visi šie te holandiešu brīnumi un tā tālāk. Fantastiskā lieta ir tā, ka visu cauru gadu, ja, gandrīz uz katra pilsētas vai ciemata stūra ir iespējams nopirkt no vietējiem zemniekiem no Gruzijas austrumiem, ja, kur laikapstākļi gadā caurmērā ir siltāki, ir iespēja, teiksim, pilsēta Tbilisī saņem šos te pievedumus, zemnieku pievedumus. Šobrīd ir tā, tagad mums ir māja sākums, ja, tā tad tirgos ir atrodamas pirmās zemenes. Tūlīt noteikti nāks, pēc pāris nedēļām nāks ķirši, plūmes, tad tām sekos aprikozes. Tad necik tālu jau ir arī šie te zīdkoku augļi. Ja, tad nāks, protams, arbūzi, melones, persiki, vīnogas galu galā, rieksti, valrieksti. Ja mēs braucam uz Gruzijas rietumiem, ja tuvāk Melnajai jūrai, tad mēs tur varam sastapt vienkārši neticamu daudzveidību, gan augļu, gan ogu ziņā. Ja, tur būs tādi augļi un ogas, kurus mēs mūžā neesam šeit sastapuši. Ja. Es pat nezinu, vai viņi paši zina nosaukums. Ja. Otrā lieta, ko es iesaku, vienkārši tā ir, ja tu neesi bijis kalnos, tad tu neesi bijis Gruzijā, tas ir Kaukās, ja, visi valsts ziemeļi ir kā siena, ir Kaukās, un tās tie ir ne tikai kalni, tās ir tradīcijas, tā ir kultūra, tā ir fantastiska aizsargbūvju arhitektūra, ja, ko mēs varam redzēt gan rietumos Svanetijā, ja, Kaukāza rietumos Svanetijā, gan Kazbegī reģionā, gan Tušetijā. Ja, tās ir fantastiskas, pirmkārt, fantastiski skati, fantastiska virtuve. Ja, interesanti cilvēki, ja, tie ir kalnieši. Bieži ir vietas, kur cilvēki dzīvo ar nošķirtākā vidē. Ja, viņi saglabājuši vairāk šīs tradīcijas. Un trešā lieta, protams, ir paši grūzīni. Es iesaku katram nekautrēties, nebaidīties. Ja? Un, protams, ja jūs nokļūsiet kaut kādā restorāniņā, kur notiek ballī, tie grūzīni, jūs noteikti tiksiet iesaistīti. Es jums katram iesaku izmēģināt, izbaudīt šo te tostu parādību, kas ir fantastiska, ja, tikai grūzīniem piemītoša tā tradīcija, tātad tamadu ieraudzīt, kā tamada strādā, kā šie te, teiksim, šīs te tostu, ja, un jautrības, varētu teikt, vai šī pasākuma garu uzturētāji, šie tamadas, ja, unikāli cilvēki.